Labdien! Esat sveicināti manā YouTube kanālā, kur mēs runājam par veidisko astroloģiju, un šodien apskatīsim pavisam neseno Rahu un Ketu tranzītu. Pirms mēs ejam padziļināti, tiem, kuri varbūt nav tik ļoti pazīstami ar veidisko astroloģiju, gribu teikt, ka Rahu un Ketu tās nav fiziskas planētas, kuras jūs ieraudzīsiet caur teleskopu kosmosā. Tie ir matemātiskie aprēķina punkti, mēness mēzgli, kuri veido aptums uz šīs zemes. Tiem ir ļoti tuva saistība ar mēnesi, kas ir emocijas, psihe, mūsu filozofija, psiholoģija, un tāpēc tās tiek uzskatītas par karmiskajām planētām. Kāpēc? No veidiskās mitoloģijas Rahu un Ketu tas ir puķa ķermenis, kurš sadalīts divās daļās. Ketu ir aste, tā ir aizmugurējā ķermeņa daļa, tā ir pagātne, talants, tas, kas mums ļoti labi sanāk, ko mēs iepriekšējā dzīvē jau esam atstrādājuši, realizējuši, un atnākot uz šo dzīvi, īstenībā mēs jau to protam. Lielākā vai mazākā mērā atkarīgs no cilvēka atmiņas. Protams, es pārspīlēju, jūs nevarat atcerēties savu iepriekšējo dzīvi, bet kaut kādas emocijas, kaut kādi apslēptie talanti jums ir, un jautājums, vai jūs viņus izjūtat un protat izmantot. Rahu tā ir puķa galva, tās ir acis, tās ir ambīcijas un skats nākotnē. Tā ir vīzija par to, kur es gribu nonākt. Bet ir ļoti aplami Rahu un Ketu vērtēt atsevišķi, jo tas ir viens ķermenis, un bez šī talanta, bez mūsu iepriekšējās pieredzes, mēs nevaram aiziet mūsu ambīcijās, mūsu nākotnē. Tāpēc mēs ņemam šo talantu, kas mums sanāk, un ejam šajā Rahu mūsu vīzijā. Pirms mēs dodamies izprast par to, kas tad mūs sagaida, ir jāizanalizē, kas notika iepriekšējā pusotra gada laikā, kad Ketu atradās svaru zīmē un Rahu atradās auna zīmē. Domāju, ka visiem ir skaidrs, bija daudz ego, bija daudz cīņas par varu, par spēju sev parādīt, par būšanu līderim, un tā skaitā arī attiecību tēmas. Jo auns tas ir egoisms, tas esmu es kā indivīds, svari tās ir partneru attiecības. Rahu aunā uzpūš šo ego, man gribas sevi parādīt varbūt labākam, kā es esmu. To varējām novērot arī visādās politiskajās situācijās un kara darbībā, kur gribējās visiem teikt, es varu, es protu, es pats tikšu galā. Bet Ketu svaros teica, neaizmirst, ka tu neesi viens, ir arī citi cilvēki, un tad varēja sākt transformēties visāda attieksme, situācijas, varēja iziet ārpus mazliet kontrolas, jo tomēr auns tā ir ugunīga enerģija, te var ātri nodedzināt, tiltus dažādi sadedzināt. Un tā kā te bija ļoti uzmanīgi jāvēro vispār, kāda ir jūsu attieksme arī pret citiem cilvēkiem. Ja mēs runājam par varbūt personīgajām attiecībām, kas ietekmē mūs tādos platuma grādos, tad varēja transformēties attiecības, varēja tikt noslēgtas daudz dažādas laulības, jo beidzot cilvēki saprata, kas tad viņiem ir aktuāls, kāda ir viņu pievienotā vērtība attiecībās. Varēja laulības izjukt, jo beidzot saprata, ka tas nav mans cilvēks. Varēja nokrist rozā brilles, varēja atklāties noslēpumi. Tā kā te arī nav nekā slikta, tas viss ir vajadzīgs cikliski, lai mēs atbrīvotos no tā, kas jau ir savu nodzīvojis, lai mēs beidzot uzdodam sev jautājumu, kas tad es esmu, kāda ir man pievienotā vērtība. Bet kāds var to pārspīlēt, kāds var tiešām ļoti uzpūst ego arī no politisko situāciju lietām. Un jautājums ir, kad tad paliks vieglāk? Ketu jaunavā un Rahu zivīs atnes vieglākas enerģijas. Pirms mēs dodamies tālāk, ir jāpiemina, ka Rahu un Ketu kustās pretējā virzienā. Ja ir pierasts, ka pēc auna seko vērsis, pēc tam dviņu un tā tālāk, tad Ketu un Rahu virzās pretēji no auna uz zivīm, no zivīm uz ūdensvīru un tā tālāk. Un tāpēc šeit ir jāsaprot, ka pēdējo laiku Rahu atradās Gandantā. Gandanta tas ir pārējais posms no uguns uz ūdeni, un tieši pēdējais mēnesis 2 varēja būt ļoti izteiktas situācijas, spraigas. Arī šī Islandes izvirduma tēma notika pavisam nesen, tieši kad bija Gandanta, jo pacēlās vēl vairāk enerģijas, un jūs vēl joprojām to varat just, jo tagad, kad Rahu ir pārgājis zivīs, šī Gandanta vēl nav beigusies. Vēl ir šīs enerģijas jūtams, un vēl var notikt kaut kādas eksaltācijas. Bet ko tad atnesīs Ketu jaunavā un Rahu zivīs? Ketu jaunavā liecina par analīzi, par disciplīnu, pedantiskumu, kārtīgumu, sistemātiskumu. Rahu zivīs liecina par iziešanu no ierastā, par atbrīvošanos no liekā, par kaut kādām tādām brīvām ceļošanas sajūtām, fantāziju, un šis posms var atnest ļoti daudz radošas idejas.
Mēs paņemam jaunavā, strukturizējam, mēs beidzot saprotam, tas strādā vai nestrādā, un tad mēs to laižam plašumā. Tiešām šīs te periods var atklāt ļoti daudz cilvēkiem viņu radošos talantus, viņu prasmes kaut kādas var beidzot tikt ieraudzītas, bet priekš cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar psihi, šis periods var atnest ļoti daudz ilūzijas. Un ir jāsako līdzi, vai viss tas, ko jūs savā prātā izdomājuši, vispār var realizēties, vai tas vispār ir nepieciešams un vai tā ir taisnība. Ketu jaunavā dod likumu ievērošanu, kas nozīmē, ka visdrīzāk visa šī politiskā situācija, ko mēs redzējām no ego puses, var tikt stabilizēta, var atrisināties dažādas arī kardarbības situācijas, var tikt ieviesti vairāki likumi, kārtība, kas attiecas uz visu pasauli, jo šis periods atnesīs beidzot šī ego izmešana un saprašana, ka tas, ko es daru, ietekmē arī citus cilvēkus. Jā, tas nenotiks uzreiz, bet pusotra gada tendence liecina, ka cilvēki beidzot sāks to novērot. Tāpat šī as liecina par labdarību kaut kādā veidā. Šī tēma var palielināties, aktualizēties cilvēku dzīvēs. Un arī šis periods liecina par dabas jautājumiem. Tātad mēs varam vairāk kaut kādus likumus pieņemt saistībā ar dabas aizsardzību, ar globālo sasilšanu pieņemsim. Mēs varam vērot kaut kādu kosmisko tēmu attīstību, kāpēc, jo zivs tas ir kaut kas ārpus ierastā, ārpus mūsu varbūt pasaules pat. Un, ja mēs pavērosim to, kas notika 2005. 2006. gadā, tad tur bija ļoti daudz kosmosa atklājumu. Un tiešām NASA var ļoti aktīvi darboties nākamo pusotru gadu ar dažādiem atklājumiem, ar dažādām raķetēm, varbūt arī ar dzīvi uz citām planētām. Mēs nezinām, skatīsimies, ko tas atnesīs. Kāda ir varbūt tāda mazliet bīstamākā situācija ar Ketu jaunavā un Rahu zivīs, tās ir ūdens stihijas aktivizēšanās. Ja auns tas nesa uguns stihiju, tad zivis tas ir ūdens un var tiešām palielināties arī kaut kādi tsunami riski, plūdu riski. Tāpēc, ja jūs dzīvojat tādās bīstamās zonās, apdomājiet par apdrošināšanu un padomājiet, varbūt ir iespējams kaut kur pārvākties. Atkal tas neatiecas uz visiem, tas ir ļoti atkarīgs no jūsu lagnes, no jūsu personīgās kartes, bet kopējās tendences liecina, ka var tiešām aktivizēties kaut kādā veidā ūdens stihijas. Un šeit es esmu pierakstījis arī to, kad Rahu un Ketu atradās jau šādās pozīcijās. Ja mēs paskatīsimies, cik ātri Rahu Ketu iziet visam zodiekam cauri, tie ir 18 gadi, un 2005. 2006. gadā šis tranzīts jau bija. Ja jūs esat mazliet vecāki, tad jums ir vieglāk atcerēties par to, kas tad notika šajā periodā. Ja jūs esat mazliet jaunāki, jūs varat mēģināt kaut kādus lielos notikumus sazīmēt. Un ko tas nozīmē? Atskatoties uz šo periodu, jūs varat saprast, kas tad jums var aktualizēties arī nākamā pusotra gada laikā. Piemēram, 2005. 2006. gadā jums notika pārvākšanās. Jūs pārvācaties uz citu pilsētu, uz citu valsti, uz citu māju. Tas nozīmē, ka arī šajā periodā jums šis te var aktualizēties. Tas nenozīmē, ka jūs kāds izmetīs no mājas. Tas nenozīmē, ka jums obligāti ir jāpārvācās. Vienkārši šīs enerģijas var būt aktuāls. Varbūt jūs izdomāsiet uztaisīt remontu, nopirkt zemi, pārvākties uz citu vietu. Tiešām katram atkal tas būs individuāli, bet šīs enerģijas var būt ļoti līdzīgas. Un mēs varam pavērot, kas tad notika pasaulē šajā posmā. Ja jums ļoti interesē, varat noteikti ievadīt internetā. Ir ļoti daudz mājaslapas, kurās varam izlasīt par to, kāda notikuma tad bija. Bet viens no tādiem spilgtākajiem 2005. gadā ir YouTube palaišana pasaulē. Tātad YouTube tika aktualizēts, palaists plašākai publikai 2005. gadā, un to arī vēsta jaunavas un zivs tendences. Nākamais pusotras gads atnesīs ļoti daudz video satura. Ja jūs esat satura veidotājs, koncentrējieties uz video, uz rīliem, jo cilvēkiem teksti vairs neinteresēs. Cilvēki gribēs vienkārši ātri paskatīties, iegūt kaut kādu pievienoto vērtību. Arī YouTube tāpēc ļoti labi aktualizējās, un ko mēs varam paredzēt iespējams, ka YouTube vēl vairāk palielināsies, paaugstinās kaut kādus savus pakalpojumus, paplašināsies. Varbūt atvērsies daudz līdzīgas lapas saistībā ar YouTube, ar video saturu veidošanu. Tā kā šī tendence viņa būs, ievērojiet to, sekojiet līdzi tai un pētīsim, kas tad attīstīsies. Tāpat tās 2015. gads
kas bija 9,5 gadus atpakaļ, ir posms, kurā Rahu un Ketu atradās pretējās zīmēs. Tātad Ketu atradās zivzīmē un Rahu atradās jaunavas zīmē. Arī šīs enerģijas jūs varat pavērot, kas jums bija aktuāls tajā posmā, un saprast, ka ir pienācis beidzot laiks atrisināt jautājumus saistībā ar to. Tātad šis te periods varēja ieņemt kaut kādas jaunas enerģijas. Pieņemsim, jūs sākāt savu profesionālo karjeru, un jūs visus šos 9,5 gadus mēģinājāt saprast, kas man patīk, ko man gribās, vai man tas sanāk, un tagad atnākot šim te tranzītam, jūs beidzot sapratīsiet, jūs atradīsiet, kas tad man labi sanāk, ko man gribas izdarīt. Tātad atbildiet sev uz jautājumu, padomājiet, kas tad bija aktuāls, un noteikti varēsiet sazīmēt kaut kādas tendences. Ketu jaunavā un Rahu zivīs dod mierīgāku enerģiju, draudzīgāku enerģiju, ka mēs visi esam vienoti, tādu vēlmi pievērsties kaut kādām garīgajām praksēm, jogai, meditācijai, piemēram, bet ir jābūt arī ļoti uzmanīgiem, jo jaunava pieprasa sistemātiskumu, analīzi. Ja jums nav kritiskās domāšanas, ja jūs neiedziļināties procesos, ja jūs neieslēdzat savu jaunavu, ir iespēja tikt apkrāptiem. Rahu zivīs var palielināt krāpnieku skaitu, var palielināt daudz ilūzijas par to, ka ir viegla nauda vai ir viegla dzīve, un ja jūs nepārbaudīsiet informāciju, ja jūs nesakosiet līdz tam, kas notiek, jūs varat nonākt krāpnieku nagos. Piemēram, vadu kartes datus un ievadu nepareizā mājaslapā. Pēc tam man šo te naudu novelk nost. Vai, piemēram, es parakstu kaut kādus līgumus par kaut kādu darbu, un beigās sanāk, ka īstenībā tas nemaz nav tas darbs, un man neviens nemaksā. Gadījumi var būt dažādi, atkal ļoti atkarīgs no jūsu dzīves, no jūsu situācijas pašreizējās, bet esat uzmanīgi, jo arī, diemžēl, aktualizējās krāpnieku skaits. Tajā skaitā arī ezotērikas zinātnēs. Tātad vērojiet, vai cilvēki, pie kuriem jūs dodaties, tiešām ir kaut kādā veidā, teiksim, tā certificēti ar pieredzi. Jā. Mēs saprotam, ka ezotērikas zinātnē certifikāts var būt arī ļoti nenozīmīgs, bet pavērojam, ko šis cilvēks stāsta, ko viņš dara, kā viņš pasniedz informāciju, kāds viņš vispār pats ir, vai jums viņš pārdod naudas kursus, bet pats nepelna neko. Tātad izanalizējam, ieslēdzam kritisko domāšanu. Ja jūs savu jaunavu ieslēgsiet zivīs, jūs varēsiet ļoti labi attīstīties. Tāpatās ir jāpiemina, kā Rahu un Ketu, tā ir karmas tēma, tā ir dzimtas tēma, un ļoti daudz celsies jautājums saistībā ar to, ko tad manā dzimtā darīja un ko es varu darīt citādāk. Atkarīgs atkal no jūsu zīmes, kāda jums tā ir, kādas ir jūsu pozīcijas kartē, bet, piemēram, jūs varat pievērsties dzimtas jautājumiem saistībā ar finansēm, kā pelnīja, kur tērēja, un tagad ir šis posms, kurā jūs varat to visu apskatot, saprast, vai man tas strādā, vai man vajag to mainīt. Kā manā ģimenē veidoja attiecības personīgās? Kā manā ģimene attiecās pret izglītību? Kā manā ģimene attiecās pret radošajiem procesiem? Tātad ļoti daudz dzimtas un karmas tēmas ceļās, un tās būs jārisina un jāmēģina izkāpt ārā no ierastā šablona. Protams, ja jums šis šablons nestrādā. Ja strādā, ja jūs visu dzīvē apmierina, tad varat turpināt tā, kā jūs turpinājāt. Tā jūs dzīvojāt. Tagad ir pienācis laiks apskatīt, ko tad šis tranzīts atnesīs katrai horoskopu zīmei, bet ir būtiski pieminēt, ka ir jāskatās ne tikai lagna, bet arī mēnesa zīme. Rahu Ketu ir cieši saistīts ar mēnesi, un tāpēc šis tranzīts var vairāk justies emocionāli. Tāpēc apskatām gan lagnu, gan mēnesi zīmi, un pēc pusgada, pēc gada pavērojam, kurš tranzīts izjutās vairāk. Ja jūs neesat tik ļoti pazīstami ar veidisko astroloģiju, nezināt, kā izskatās jūsu karte, kāda ir jūsu lagna vai mēnesi zīme, tad pievienoju šeit pat zem video linku, kur ir video, kā tad izveidot šo karti un kā atrast šīs te zīmes. Ko domāju, ka varam doties tālāk. Ko, paskatīsimies, ko tad šis tranzīts atnesīs katrai horoskopu zīmei un mēnesi zīmei. Tad, ja jūsu īstā zīme, lagna vai mēnesi zīme ir auns, tad Ketu atradīsies jūsu 6. mājā un Rahu atradīsies 12. mājā. Šī as liecina par to, ka vajadzēs atmaksāt parādus, vajadzēs sakārtot visas savas saistības, vajadzēs palīdzēt cilvēkiem, un tikai tad jūs varēsiet izplasties uz jauniem plašumiem. Kāpēc? Ketu 6. māja, atceramies, ka vienmēr analizējam sākumā ar Ketu, jo tā ir mūsu asti, tā ir mūsu pagātne, un Ketu 6. mājā saka, ka tev ir jāpievērš savai veselībai.
Ja tev ir bijušas sūdzības, noteikti tagad ir labākais laiks, lai ar to nodarbotos. Sastā māja tā ir palīdzība citiem cilvēkiem, ar ko tu esi noderīgs citiem, ko tu vari citiem dot. Ļoti labs laiks, lai nodarbotos ar labdarību. Neatdodam pašu pēdējo, kas jums ir, bet kaut kādos brīžos jūs varat tiešām dot pievienoto vērtību. Kad jums liekas pat, ka tas nav nevienam vajadzīgs, iespējams, kādam tiešām tas palīdzēs. Tāpat sastā māja ir konflikta situācijas, jūs varat atrisināt kaut kādus ļoti ielgušus konfliktus, un jūs, principā, šis periods liks risināt šos konfliktus, un tieši tāpatās kaut kādas parāda saistības, ja jums ir bijušas, tad arī tās būs jāatmaksā un jārisina. Un tad, kad jūs saprotat, ka es esmu atbildīgs, es visu maksāju, es nestrīdos, risinu konfliktus, esmu noderīgs citiem cilvēkiem, tad Rahu 12. maijā ļauj jums izplasties uz jauniem laukiem. Ļoti iespējams, Auni pārvāksies, daudzi Auni var pārvākties uz ārzemēm, uz citu vietu. Tas nenozīmē, ka uz visu dzīvi, bet konkrēti šajā periodā jums tur var parādīties iespējas, jums var parādīties interese par šo te citu valsti, kaut kādu reģionu. Tāpēc tas ir ļoti iespējams, bet atceramies, ja jums ir parādi, ja jums ir atbildība mājās, diez vai jūs varēsiet tik vienkārši pārvākties. Ja jums ir jāmaksā kredīts, tas, ka jūs pārvācaties uz ārzemēm, nenozīmē, ka jums viņš nav jāmaksā. Ja? Tad tiekam galā ar saistībām un pārvācamies uz ārzemēm droši. Tāpatās Rahu 12. maijā stāsta, ka ir ļoti labi nodarboties ar meditāciju, ar jogu, ar garīgajām praksēm. Ļoti, ļoti labs laiks, bet ir mazliet tāda, teiksim, blakus parādība, ka cilvēks var justies ļoti izolēts šajā posmā. Viņam var likties, ka es esmu viens pats pret visu pasauli. Tas nevienmēr tā ir īstenībā. Jums apkārt ir cilvēki, jums ir visādi procesi, bet jums prātā var šķīst, ka tomēr es esmu viens. Lai tā nenotiktu, nodarbojieties ar sevi, atrodiet kaut kādu hobiju, izklaidi, varbūt tiešām paceļojiet biežāk. Varbūt atrodat jogas biedrus vai nodarbojieties tiešām ar kaut kādām garīgām praksēm, bet lai tās nav atkarība izraisoši, jo 12. māja tās ir arī ilūzijas, un mums var likties, ka ja es tagad spēlēšu, pieņemsim, datorspēles, es jutīšos daudzreiz labāk. Tā var būt tikai jūsu ilūzija, un tāpēc arī sakojam šīm te līdzi. Tāpēc 12. māja vēsta par tēriņiem, pasakojiet līdzi jūsu izdevumiem, jo, ja jūs gadījumā esat cilvēks, kuram ir tiešām daudz naudas, var notikt tas, ka jūs sākat tērēt uz visādām nevajadzīgām lietām, kas atkal ir kaut kāda cita galējība. Tāpēc sakojam līdzi izdevumiem, un kad jūs sapratīsiet, cik man vajag un kur man kas iet, jums var sākt stabilizēties arī pārējās dzīves sfēras. Tāpat šis periods ļauj atklāt iekšējos talantus, bišķiņ ielīst sevi, izjust, kas jums ir svarīgs, bet atkal neaizmirstam. Ja es bēgu vienkārši no visas pasaules, lai neuzņemtos atbildību, nekāda rezultāta nebūs. Un Rahu Ketu tomēr jūs piespiež ieiet tur, kur jums nav ērti. Ja jūs visu laiku bēgāt no atbildības, tad šajā periodā tā atbildība pati pieskaries pie jums un neļaus vairs nekur aiziet. Kaut kā tā, par auniem. Tālāk turpinam. Mums ir vērši. Tātad, ja jūsu zīme ir vērsis vai mēnesis zīme ir vērsis. Šeit Ketu atradīsies 5. mājā, Rahu 11. mājā, un tiešām periods, kurā, ja ir vērši, kas plānoja palikt par vecākiem, tas ir ļoti, ļoti iespējams. Ketu 5. mājā saka, ka jums ir jāpievērš saviem bērniem, ka jums ir jāuzlabo attiecības ar tiem, jāpavada vairāk laika ar tiem, vai arī jākļūst par vecākiem. Arī tas var tiešām ļoti labi realizēties. Bet 5. māja ir arī radošums. Ja jums bija kaut kādas savas apslēptās idejas, šis ir fantastisks laiks, kur jūs varat atklāt reāli savus talantus, padalīties ar šo talantu citiem cilvēkiem. Kaut kādi jums ir noslēptie darbi, varbūt kaut kādi projekti, kuri jums likās agrāk, varētu būt ļoti forši, bet jūs viņus nepalaidāt. Šis ir fantastisks laiks, lai tiem pievērstos. Kāpēc? Jo Rahu 11. mājā ir popularitāte, tā ir auditorija, tas ir bonus no citiem cilvēkiem, un jūs varat šīs idejas palaist sabiedrībā, un cilvēki var viņus novērtēt. Viņi var dot atgriezenisko saiti, un jūs varat iegūt fantastisku rezultātu. Tā kā nebaidieties kāpt mazliet ārā no komforta zonas, jo tur vienmēr ir komforta zona, un atnāk Rahu Ketu un saka, ka, jākāpj ārā. Tāpēc dalieties ar saviem darbiem, testējiet savus projektus, noteikti viss ļoti labi atvērsies un sanāks. Tāpat neaizmirstam par laiku ar bērniem, jo tie dod motivāciju, tad tiešām ir daudz tādas
mīlestības arī caur bērniem jūs varat atrast savus talantus. Tāpatās pieminot 5. māju, tās ir investīcijas, ja jūs esat domājuši nodarboties ar akcijām, ar kriptovalūtu, vēl visādām kādām valūtām, kas mums ir pieejams internetā, tad arī šis ir foršs laiks, lai pievērstos un papētīt. Varbūt, ja jūs bijāt kaut ko nopirkuši, tad te var būt reāla izaugsme. Ja jūs ignorējat, ja jūs bojājat attiecības ar bērniem, ja jūs neiet savā radošajā, neatrodat laiku priekš sevis, tad, protams, ka šeit var neizaugt popularitāte tā, kā viņi varētu izaugt. Te var nenākt ietekmīgi cilvēki jūsu dzīvē, te pat var būt arī kaut kādā veidā slikta slava. Es vienmēr saku, jūs varat kļūt populārs ar saviem darbiem, un jūs varat kļūt populārs arī ar kaut kādu vienu muļķīgu darbību. Un jautājums ir, kādu slavu jūs vēlaties. Bet šeit arī apdomājiet, kas ir tas, ar ko es varu būt noderīgs citiem cilvēkiem, jo tomēr 6, 12, ja, jaunavas zivs, viņi saka, esi noderīgs citiem cilvēkiem, lai tas, ko tu dari, tas dod pievienoto vērtību. Tāpēc, ja jūs vienkārši laižat projekts, lai nopelnītu naudu, te īsti nebūs tas periods priekš tā. Tāpēc tas, ko jūs darat, cenšaties, lai tas dod kaut kādu arī pievienoto vērtību citiem cilvēkiem. Lūk, tālāk mums ir dviņi. Lagna vai mēness zīme dviņi liecina par mājas un karjeras balansu. Jums ir sākumā jāpievērš ģimenes jautājumiem, vai ģimenē es esmu laimīgs, vai mans emocionālais stāvoklis ir stabils, vai es esmu apmierināts ar to, kur es dzīvoju, kā es dzīvoju, un tikai tad man var notikt izaugsme karjerā. Jo mēs ejam sākumā ketu, un tad mēs ejam uz rahu. Rahu stāvot 10. mājā, karjeras mājā, saka, ka šis ir fantastisks periods, lai attīstītos karjerā. Jums var notikt ļoti liels pārmaiņas, ļoti liela izaugsme, bet vienmēr atceramies, kā jūs uz to reaģējat. Man šis periods bija iepriekšējā tranzītā, un es varu teikt to, ka šeit spēlēja lielu lomu mana attieksme. Man bija tiešām ļoti liels pārmaiņas karjerā, un es varēju apsēsties un raudāt, teikt, ka viss, man tagad nebūs darba, viss ir slikti, vai es varēju riskēt, es varēju pieteikties uz pozīcijām, kuras es nezināju, vai es dabūšu, es varēju rādīt sevi vēl tādās vietās un darbībās, kuras es nebiju iepriekš testējusi. Šis ir labs laiks eksperimentiem, bet atkal, lai viņš ir noderīgs citiem. Tāpēc dviņi tiešām šajā periodā var attīstīties karjerā, iznest sevi tālāk, un tas viss ir iespējams tikai tad, ja jūs esat pārliecināti par to, kur jūs dzīvojat, jo tomēr darbā mēs nedzīvojam, man ir jājūtas komfortabli tajā vidē, kur es esmu, un man ir jābūt pārliecināti, ka es atnākot mājās varu atpūsties un justies ērti. Tāpēc šeit ir iespējama arī kaut kādā veidā nekustamā īpašuma maiņa vai remonts, pieņemsim. Te var parādīties arī siltāks attiecības ar mammu, attiecību risināšana kaut kādā veidā. Te arī noteikti dviņi neizslēdziet šo miedarbību ar savu mammu, jo caur mammu var atnākt arī izaugsme karjerā. Lūk. Tālāk mēs dodamies uz vēžiem, arī tā ir mana lagna, un šeit ketu atradīsies 3. mājā, rahu 9. mājā. Ko tas mums saka? Šis ir fantastisks periods, lai beidzot piepildītu savas ambīcijas, lai reāli parādītu cilvēkiem, uz ko jūs esat spējīgi, uz eksperimentiem, uz kaut kādiem hobijiem. Ketu 3. mājā saka, ka ir jāuzņemās iniciatīva un jāparāda sevi, ir jākustās, nevar vairāk sēdēt uz vietas, vajag iet un darīt. Jo tad, kad es daru, tad, kad es mēģinu, tad, kad es sev parādu, man ieraug 9. mājā. Un 9. māja tā ir lektoru māja, teiksim, tā skolotāja māja, ka jūs pats varat kļūt par skolotājiem kādam. Jūs varat iegūt jaunas zināšanas, jūs varat ceļot vairāk. Varbūt tie ir komandējumi, varbūt tās ir mācības ārzemēs. Nevis pārvākšanās, tas ir ļoti būtiski, kāds pieņemsim rauniem, kad ir izteikti pārvākšanās. Šeit vēžiem tā ir īslaicīga kaut kāda kustība. Arī varbūt ilglaicīgā atšķirībā, kas kā mēra, jā, bet te varbūt uz 2 mēnešiem, pieņemsim, ka jūs aizbraucat uz kaut kur pamācīties vai kādu citu pamācīt. Varbūt tie ir kaut kādi projekti, kuros jūs piedalāties. Varbūt tie ir tiešām vairāk komandējumi. Tātad 3-9 liecina par nepārtrauktu kustību. Šis periods būs aktīvs, pilns ar komunikāciju, kur jūs varēsiet dalīties ar savām zināšanām un iegūt arī jaunas zināšanas. 3. māja ir arī citi cilvēki. Varat atrast sabiedrotos kaut kādās idejās. Kādus, kas jūs kaut kādā veidā iedvesmo. Un jūs beidzot savu hobiju varat pārvērst naudā.
Tātad, ja jums bija kaut kāds hobijs, kaut kas, nezinu, labi, kūkas cepāt, vai tur pieņemsim labi šuvāt, vai es nezinu, visu kaut ko, jūs varat to aiznest citiem cilvēkiem un no tā iegūt kaut kādu finansiālo arī labklājību, nu, vai vismaz kaut kādā veidā statusu. Tā kā pievēršamies sev, esam noderīgi citiem, kārtīgi, precīzi, un tad mēs varam sevi iznest arī uz lielāku auditoriju. Nākamā zīme, lagna vai mēnesis zīme ir lauva. Ja tā ir jūsu pozīcija, tad Ketu atradīsies jūsu 2. mājā un Rahu atradīsies 8. mājā. Šī ir resursa, enerģijas, naudas as, un šīs tēmas būs tiešām ļoti aktuāls. Kāpēc? Ketu 2. mājā liecina par to, ka būs jāatgriežas pagātnē, būs jāpadomā par to, kā mani vecvecāki pelnīja naudu, kāds bija viņu uzturs, kur lika savu enerģiju, un jums ir jāsaprot, vai man tas der, vai es gribu to mainīt. Vai ir kaut kādi ieradumi, kuri man palīdz iet uz priekšu, vai ir kaut kas tāds, no kā man labāk atbrīvoties, labāk kaut ko transformēt. Tajā skaitā arī pieņemsim uztura jautājumi vai kaut kādas intoksikācijas tēmas vai arī sava veida atkarības. 8. māja, kurā ir Rahu, liecina par to, ka var rasties tendence arī uz palielinātu intoksikācijas lietošanu, tā skaitā alkohols, narkotikas, varbūt azartspēles, tāpēc esam uzmanīgi, neļaujamies šai ilūzijai, ka tas man var atnest prieku un baudu, kontrolējam savus uzturievedumus, kontrolējam savus izklaides. 8. māja liecina arī par citu cilvēku resursiem, to, ko mēs varam paņemt, bet tas, kas mums nepiedara. Tāpēc lauvām ļoti kārtīgi, uzmanīgi ir jāapdomā, vai tiešām ir jāņem kredīts kaut vai tam pašam mājoklim vai uzņēmumam. Tiešām izvērtējiet, vai jūs spēsiet to atmaksāt, vai tas ir vajadzīgs un vai nav nekādi apslēptie akmeņi. Jo arī 8. māja priekš lauvām liecina, ka ļoti bieži jūs izvēlaties sev nepareizos cilvēkus apkārt. Zivs tā ir mazliet attālinātā ilūzija, un 8. māja tas liecina, ka citi cilvēki man var likties kā kaut kāda ideāla vide, kaut kādi ideālākie personāži, bet īstenībā tā nav, jo ar zivīm nav jādomā. Un tad es satieku cilvēku, man ir šīs rozā brilles, bet īstenībā beigās izrādās, ka viņš mani kaut kādā veidā ir izmantojis. Tāpēc lauvām ļoti, pirmkārt, dzīvē vispār kā tādā ir jāsako līdzi, kas ir jūsu apkārtējā vide, lai nesnāk tā, ka izvēlos nepareizos cilvēkus par draugiem. Un otrais, tieši šajā konkrētajā periodā apdomājiet, no kā es ko ņemu un vai es spēšu to atdot. Tas attiec arī uz enerģijas daudzumu. Varbūt tā, ka jums ir kāds cilvēks, kas kaut kādā veidā palīdz vai iedvesmo, māca, un jūs viņam pretī par to neko nedodat. Paies šis pusotras gads, un jums būs jāsāk risināt šīs te attiecības un jāatmaksā šie te visi parādi. Tāpēc tiešām nopietni pievēršaties šī tēmai. Fantastiskā gadījumā jums var nākt mantojumi, kaut kādas uzvaras loterijā, ja jūs esat atstrādājuši Ketu 2. mājā. Tā ir komunikācija, tas, kā jūs runājat ar citiem cilvēkiem, tas ir kādi jūsu ieradumi, tad arī šajā uzturā, ikdienā. Tas ir jūsu pašvērtējums. 2. māja ir pašvērtējums, jo tas nāk no ģimenes. Un ja jūs jūtaties par sevi nepārliecināti un nespējat novilkt robežas, nosaukt savus cenu, piemēram, tad, protams, ka cilvēki jūs var vieglāk izmantot. Un tad šeit ir otra galējība. Ja jūs esat pārāk augstās domās par sevi, tad atkal nāks cilvēki, kas šo te ego mēģinās salauzt un teiks, ka tevī nav pievienotās vērtības. Pēc ļoti uzmanīgi ar savu pašvērtējumu apdomājiet, kas ir tas, ko es dodu citiem cilvēkiem, vai tas tiešām ir noderīgs. Atceramies, ka šī jaunavas zivs as viņu visu laiku liek domāt par, pirmkārt, dzimtes jautājumiem, ko ir citi cilvēki manā dzimtā darījuši, ko es turpinu, ko varbūt man vajag mainīt, un otrkārt par to, kāda ir jūsu pievienotā vērtība priekš citiem cilvēkiem. Šeit nav ego. Šī as jau ir beigusies. Tagad ir kopistiskā enerģija un tas, kāds ir mūsu kopējais labums. Tā kā priekš lauvām aptuveni tā, sekojiet lūdzu līdzi jūsu izdevumiem, ieņēmumiem, jūsu attieksmē pret naudu, pret sevi, pret uzturu un pret to, kā jūs izmantojat citus cilvēkus. Tālāk, ja jūsu lagna vai mēnesis zīme ir jauno, tad Ketu atradīsies 1. mājā un Rahu 7. mājā. Šī pozīcija ļoti aktualizē attiecību tēmu. Tas nozīmē, ka daudz būs jāvēro savas ilūzijas, kaut kādas savas gaidas pret partneri un
esam uzmanīgi, lai nav tā, ka partnerim pretī es iedodu visu to, ko viņš īstenībā nevar pavilkt, īstenībā to, kas viņam nav. Un man ir šīs te rozā brilles. Es domāju, ka man atnāks partners, kas visu izglābs, kas visu izdarīs, un beigās sanāk, ka tā īstenībā nav. Jaunavām un zivīm, par zivīm vēl parunāsim vēlāk, ir periods, kurā ir jāizvērtē, ko es dodu savam partnerim, kāpēc, lai viņš gribētu būt ar mani kopā, vai es tikai gaidu un pretī neko nedodu. Ja jūs tracina jūsu partneris, saprotiet, ka tas ir jūsu spogulis un viss, ko viņš dara, īstenībā ir jūsos pašos, vai jums vajag to transformēt. Ja jūsu partneris dara kaut kādas lietas, kuras jūs nevarat pieņemt, paprasiet, kāpēc es esmu izvēlējies tieši šādu partneri, kas man ir jāiemācās. Un caur sevis analīzi, caur pievēršanos varbūt savam stilam, savam ego kaut kādā veidā, jūs varat transformēt attiecības citā līmenī. Jā, šeit var būt arī laulība daudzām jaunumam, kuras varbūt nevarēja izveidot attiecības, kuras ilgi gaidīja to īsto partneri. Šeit var būt arī laulība, šeit var būt nopietnas attiecības. Jā, kādam tā var būt arī šķiršanās, jo šajā periodā jūs saprotat, kas tad īstenībā esmu es, un kad man tas partneris meloja vai slēpa kaut kādas lietas, vai es to neredzēju, un tad jums nokrīt šīs rozā brilles un parādās īstā bilde. Tā kā šeit ir dažādi scenāriji, kā var atspēlēties, bet atceramies, ka viss vienmēr nāk no jums. Ja jūs sevi cienat, ja jūs novērtējat, ja jūs saprotat, kas ir jūsu pievienotā vērtība, ja jūs esat noderīgs citam cilvēkam, tad arī attiecības attīstīsies. Tas attiec arī uz biznesa attiecībām. Ja jūs visu laiku domājat par kaut kādu biznesa izveidi un nevarējāt saprast, ar ko tad man kopā to darīt, kas man varētu palīdzēt, tad arī šajā periodā jūs varat atrast noderīgus cilvēkus apkārt. Ja jūsu lagna vai mēnezīme atrodas svaru zīmē, tad Ketu atradīsies jūs 12. mājā un Rahu būs 6. mājā. Līdzīgi kā Unam, tikai atceramies, ka Unam Rahu ir 12. mājā un Ketu atrodas 6. mājā, tad šeit priekš svariem šī tēma arī līdzīgi var aktualizēt kaut kādu pārvākšanās procesu. Bet šeit es teiktu, ka tas varētu stabilizēties, te varētu atnākt kaut kādas atbildes, kaut kādas lietas, kuras kaut kur vilkās, bet nebija tam nekāda rezultāta. Ja jūs bijāt visu laiku starp divām mājvietām, piemēram, divām valstīm, tad šeit jūs galēji jau varat pieņemt lēmumu, kur palikt. Tāpatās, ja jums bija visu laiku sajūta, ka es it kā esmu viens kaut kādos savos procesos, kaut kur ļoti daudz braukāju, īsti nav draugu vai nevaru noturēt tās attiecības, tad arī šeit var notikt stabilizācija. Šī izolācija, viņai attiet otrajā plānā. Protams, ka jūs to uzreiz nejutīsiet, bet iepriekšējais periods jums bija vērsts uz sevis meklēšanu, kas man ir svarīgs, un tagad jūs varat atrast sevi vidē, kurā es esmu noderīgs citiem cilvēkiem. Tad es beidzot atrodu, kur es jūtos piederīgs, un sāku dot pievienoto vērtību. Jo Rahu atrodas 6. mājā, un tas saka, ka pievērsies pirmkārt savai veselībai, jo, ja tu visu laiku kaut kur brauc, ja tu visu laiku kaut kur pazūdi, tu vari aizmirst arī par sevi parūpēties. Un tāpēc šis posms ir ļoti labs, lai sekotu uzturam, lai sekotu asins analīzēm, piemēram, lai taisītu kaut kādas operācijas, ja tās ir nepieciešamas. Varbūt tas ir arī kaut kāds sanatorijas, rehabilitācijas iestāde, kurā jums vajag uz kādu brīdi aizbraukt un atjaunoties. Šis periods vēsta par to, ka ir nepieciešams būt uzmanīgam ar agresīvām darbībām, ar kaut kādām negaidītām, neplānotām darbībām. Tad neiesaku šeit lekt ar izpletni, piemēram, vai braukt ātrumā, vai riskēt ar kaut kādām darbībām, jo te var sliktākā gadījumā būt izolācija faktiskā veidā. Tātad tā ir slimnīca, tas ir cietums varbūt kādam, tāpēc ļoti, ļoti kārtīgi apdomājiet, kuras ir tās darbības, lai viņas nekaitē man un apkārtējiem vidē. Šis periods rāda svariem beidzot to bildi, kur es esmu vajadzīgs citiem. Daudzi šeit var sevi atrast tiešām palīdzības sfērās, kaut kādā medicīnas virzienā, jurisprudences virzienā, varbūt kaut kādā apkalpojošajā sfērā, darot pievienoto vērtību, tiešām kalpojot citiem cilvēkiem. Atceramies, ka kalpot tas nav slikti. Šobrīd ir tāds posms vienkārši, kur jūs caur citiem cilvēkiem varat atklāt, kura ir nepieciešamība pasaulē un kuru es varu atrisināt ar savām darbībām. Skorpions. Ketu atrodas 11. mājā un Rahu 5. mājā.
Nu, līdzīgi kā vēršiem, arī šeit var būt gaidāms ģimenes pieaugums. Ja bērns plānojat, tad fantastisks laiks, lai ieguldītu savu enerģiju tieši šajā sfērā. Ja jūsu profesionālā vide ir saistīta ar bērniem, tad rezultāti var būt fantastiski. Turpretim, ja jūs bērnus neplānojat, nu, tad jūs jau zinat, ka vajag būt uzmanīgiem. Ketu 11. mājā liecina par autoritāšu tuvību, tātad jūs varat iegūt atbalstu no autoritātēm, bet strādājot. Tā ir galvenā lieta, kas ir ar 11. māju. Daudzi ierauga planētas 11. mājā un saka, šeit tu noteikti būs populārs, tev te būs status, bet 11. māja iet pēc 10. mājas, un tas vienmēr notiek tikai tad, ja mēs strādājam, ja mēs esam noderīgi. Skorpioniem ir jāsaprot, kas ir mana pievienotā vērtība, ko es varu iznest sabiedrībā. Šeit fantastiski var derēt sadarbības ar influenceriem, pieņemsim, ar kaut kādām varas iestādēm. Te var būt reklāmas, mārketings fantastiski. Te var būt beidzot iziešana ārā no komfortzonas un sevis rādīšana internetā. Ja jūs nodarbojaties ar kaut kādu aktīvo, radošo darbību un sevi nekad nefilmējat, tad nav labāka laika kā tagad, kad to sākt darīt. Un tad jums arī nāks slava, teiksim tā, popularitāte un status un bonusi. Rahu 5. mājā saka, ka ir laiks beidzot savu radošo darbību iznest uz citiem cilvēkiem. Ja tev kaut kas labi sanāk, ja tu saproti, ka tas var būt noderīgs citiem, noteikti laid to sabiedrībā. Ja tev bija miljonus idejas un tu nevarēji saprast, kā tās realizēt, testē, vēro, skaties, kas ir nepieciešams un noteikti kaut ko no tā varēsi iedot publikai. Tāpat tās 5. māja, tās ir investīcijas, naudas jautājums, tāpēc apdomājiet atkal savus resursus, no kurienes jums nāk, kur jums iet. Varat varbūt arī sākt nodarboties ar akciju tirgu vai pavērot vispār, kas man notiek ar finansēm, varbūt man nepieciešams iemācīties kaut kādus kursus finanšu. Ja? Un Rahu vēl 5. mājā liecina par izglītību. Noteikti šis periods nesīs daudz izglītības, un galvenais, lai tā ir jums noderīga. Tad ejiet tur, kur ir aktuāli, tas, kas ir šobrīd stilīgi, tas, kas jums interesē, nevis kaut kādās novecojušajās vidēs un lietās, jo tad rezultāta nebūs. Tā kā ejiet, riskējiet, mēģinat, un noteikti viss ļoti forši sanāks. Tālāk mums seko strēlnieks, un šeit Ketu atrodas 10. mājā, Rahu 4. mājā. Līdzīgi kā dviņiem, arī šeit ir balanss starp mājām un darbu, bet būtiskākā lieta ir tas, ka Ketu atrodas 10. mājā, un šeit strēlniekiem var darbs aiziet 2. plānā. Šeit var rasties reāla stabilitāte, un negribas neko mainīt. Viss ir forši. Jā, viss ir atrisinājies. Stabilizējās status, stabilizējās izpratne par to, ko es gribu darīt, stabilizējās man apkārtējā profesionālā vide. Nav nekas slikts. Šeit jūs varat tiešām stabili, mēreni attīstīties. Jā, varbūt nelielas pārmaiņas, varbūt kaut kāda transformācija var iespējams iedot jums kaut kādu izaugsmi arī karjerā, bet te nav arī liels intereses. Kāpēc? Jo Rahu 4. mājā saka, ir laiks pievērsties nekustamajam īpašumam, transportam, bērnu, ģimenes tēmai. Ja man darbā viss ir stabili, es sāku domāt par to, ka man gribas darīt arī kaut ko pēc darba. Kur es dodos mājās? Ar ko es dodos mājās? Kas man mājās sagaida? Un šeit strēlniekiem ir iespējama nekustamā īpašuma maiņa, varbūt remonts, varbūt zemes pirkšana, pārdošana, dzīvokļa mājas, ja? Arī kaut kāda pārvākšanās varbūt. Tāpat tās nekustamais un kustamais transports. Tad auto, varbūt jūs noliekat tiesības, varbūt jūs iegādājaties mašīnu vai beidzot pārdodat mašīnu. Tad šis viss par kustamo un nekustamo ir jums aktuāls. Un tāpat tās jautājums par mammu. Fantastisks laiks, lai atrisinātu sāpes, pārdzīvojums, lai pavadītu vairāk laiku kopā ar mammu un tiešām ieraudzītu, kas ir tas, ko es varu no mammas paņemt, ko viņa man ir šajā dzīvē devusi labu un varbūt mums var likties arī slikti, bet īstenībā tas sliktais ir kaut kas tāds, kas mums ir jāpiedzīvo, lai mēs varētu augt un attīstīties. Tāpēc šis ir periods, kurā mēs strādājam ar mammu un ar to, kāda ir mana attieksme pret viņu. Mežrāzim Ketu atradīsies 9. mājā, Rahu 3. mājā, un līdzīgi kā vēžiem, es aizmirsu pieminēt, ir nepieciešams strādāt ar attiecībām ar tēti. Ja jums ir aizvainojumi, nav kontaktā, varbūt kaut kāda pārdzīvojuma, tad to visu šajā pusotrā gadā vajag
atrisināt. Tas nenozīmē, ka mēs sazvanamies ar tēti katru dienu un tiekamies, varbūt dažiem tas pat nav iespējams. Šeit ir runa par emocionālo stāvokli iekšēji, par to, ka es pieņemu tēti tādu, kāds viņš ir, un kad es šeit esmu pateicoties tētim. Tad, kad šīs attiecības tiks atstrādāts, arī visas pārējās lietas profesionāli un ar publiku sāks celties un attīstīties. Ketu 9. mājā liecina par to, ka tev jau ir zināšanas, kuras tu vari nodot citiem, bet jautājums ir, kā tu viņas gribi nodot, kas ir tā auditorija. Un Rahu 3. mājā saka, pavēro, kas ir tavi draugi, pavēro šo apkārtējo loku, pavēro savus jaunākos brāļus un māsas, ja arī jums tie ir, tad noteikti vajag uzlabot attiecības vai vismaz kaut kādā veidā tās transformēt. Rahu 3. mājā saka, ka varat atklāt sevi talantu, varbūt saistībā ar rokām, kaut kas jums var labi sanākt, tur cept, šūt, zīmēt, daudz dažādas iespējas mūsdienās. Pavērojiet, paskatieties, varbūt atradīsiet priekš sevis jaunu hobiju. Īstenībā šis nākamais pusotras gads liecina par to, ka jūs varat tiešām ieiet dažādos pulciņos, dažādās grupās un sevi transformēt zināšanu līmenī, lai pēc tam atkal sāktu nodot zināšanas. Pajautājiet sev, kas es esmu, ko es gribu dot citiem cilvēkiem, tad, kad jūs atradīsiet atbildi šo jautājumu, principā pārējās lietas arī sāks labi likties kopā. Tāpatās šeit var parādīties iespēja, līdzīgi kā vēžiem, braukt kaut kādos komandējumos, kaut kur aizbraukt pamācīties. Tā kā, ja tas sanāk, tad noteikti neatsakat un mēģinat to izdarīt. Tuvojamies finišam, un mums ir ūdensvīrs. Šeit Ketu atrodas 8. mājā, Rahu atrodas 2. mājā. Līdzīgi kā lauvām, šī arī ir finanšu enerģijas asa, bet mazliet citādāka. Ir pienācis laiks ūdensvīriem sākt pašiem pelnīt. Ja agrāk jūs varbūt dzīvojāt no partnera naudas, no kaut kādas mantojuma naudas, no loterijas naudas, tad tagad ir jāsāk domāt par to, ko es pats varu izdarīt. Kas var notikt? Var samazināties šī naudas plūsma no citiem cilvēkiem. Jūs bijāt pieraduši, ka jums vienmēr nāk mēnesī kaut kāda nauda, varbūt tas ir dekrēts. Piemēram, jums bijāt pieraduši, ka jums nāk dekrēta nauda, jums nekas tā kā nav jādara, es domāju, profesionālā ziņā. Un dekrets beidzas, un jums ir jāsāk domāt, vai īstenībā man patīk mans darbs, vai man apmierina alga. Un šeit sāk notikt transformācija. Te parādās iespējas tiešām palielināt savu bāzes portfeli. Protams, var parādīties liela izšķērtība, tāpēc šeit ir jāsako līdzi, kas nāk, kur iet, un finanšu tēma tiešām pati aktuālākā nākamā pusotra gada laikā. Tāpatās šeit ir pienācis laiks strādāt ar savu mutes tēmu. Tas nozīmē, ka, ja jums ir sūdzības saistībā ar zobiem, jūs sen gribējāt tos iztaisnot, salabot, aiziet pie higienista, tagad tas ir jādara. Ja jūs pīpējat vai lietojat alkoholu, arī apdomājiet savus paradumus. Tāpatās tā ir oratora tēma. Ja gribējat iemācīties kaut kādu valodu vai aiziet uz kaut kādiem oratoru kursiem, noteikti to dariet, jo visa attīstība notiks caur muti. Ja jūs baidaties smaidīt, tad cilvēki jums klāt nenāks. Ja jūs neprotat komunicēt, cilvēki no jums neko nepirks. Šeit pievēršaties tiešām savai komunikācijas un enerģijas tēmai. Mēs esam klāt pie pēdējās zīmes, zivs. Šeit Ketu atrodas 7. mājā, Rahu atrodas 1. mājā. Protams, Ketu 7. mājā attiecību tēmā liecina par to, ka attiecību tēma var stabilizēties. Jūs varat beidzot saprast, kas jums ir aktuāls, jūs varat beidzot būt kaut kādās stabilās attiecībās, vai beidzot pieņemt, ka varbūt man attiecības šajā posmā nav vajadzīgs, un jūs ejat sevī, jūs sākat transformēt sevi. Varbūt tas ir stils, pavisam vienkārši. Varbūt tās ir jūsu iezīmes, varbūt tās ir jūsu prasmes. Jūs gribat sev pamēģināt dažādos virzienos, ejat kaut kādos pulciņos, mainat savu kaut kādu dzīvesvietu, jo gribas transformēt vispār sevi, visu savu apkārtējo vidi. Var viegli iepazīties arī tāpatās gan ar biznesa partneriem, gan ar romantiskajiem partneriem, bet to var izdarīt tikai tad, ja jūs ar viņiem protat komunicēt, ja jūs noņemat savu ego. Zīme būs ļoti aktuāla ego tēma, un šeit vajag apdomāt, vai tiešām es varu aiziet pie citiem cilvēkiem ar šādu pozīciju. Ja es neprotu ar viņiem komunicēt, ja es neprotu ar viņiem sadarboties, un ja es uzskatu, ka es esmu viens pats šajā pasaulē, vai tur tiešām būs labs rezultāts. Jāsaka, ka šī dod ļoti daudz enerģijas saistībā ar ārzemēm, arī ar kaut kādu kustību, pārvākšanos, varbūt mācību ziņā, varbūt darba ziņā, tāpēc pavērojiet, kādas ir tās iespējas,
kā tas notiek, jo varbūt tā, ka jums atnāk fantastisks piedāvājums, jūs esat precējušies, un šeit sākas šī ego un attiecību as, kā jūs ar partneri sarunāsiet, vai jūs brauksiet, kā tas notiks, vai viņš brauks ar jums, vai nebrauks, vai jūs šķirsieties, vai paliksiet kopā. Ļoti daudz tēmas saistībā ar attiecībām, bet atcerieties arī, kā jaunavām līdzīgi, ka partners ir jūsu spogulis, un tas, kas jūs tracina, iespējams, jūsos pašos ir, un ar to vajag pastrādāt. Jā, šis laiks mainīs ļoti daudz ko jūsos, tas transformēs jūsu izpratni par to, kas es esmu kopā ar partneri, kas es esmu viens pats, bet no šī perioda izejot, jums radīsies tāda skaidra vīzija par to, kā es gribu pavadīt savus, pieņemsim tos pašus nākamos 18 gadus. Paldies par skatīšanos. Šis periods noteikti atnesīs daudz jaunas vēsmas, jaunu transformāciju, bet arī mieru ļoti daudzās dzīves sfērās. Ceru, ka piepildīsies viss labi, jūs esat apzināti, un ik pa laikam atgriežoties pie šī video, varat padalīties ar to, kas ir piepildījies, kas jau transformējās, iespējams, jūs to jūtat jau tagad. Vairāk par astroloģiju es stāstu savā Instagram kanālā, tā kā, ja jums tas arī ir aktuāli, varat piesakot. Paldies un tiekamies citu reizi!